SIA Cilmes šūnu banka ir pirmā Latvijā akreditētā Cilmes šūnu banka. Uzņēmums Latvijā darbojas kopš 2004. gada. SIA Cilmes šūnu banka koordinē nabassaites asiņu un audu iegūšanu, īslaicīgu uzglabāšanu un transportēšanu uz Polijas Cilmes šūnu banku testēšanai, apstrādei un izdalīto Cilmes šūnu uzglabāšanai, kā arī šūnu piegādi ārstniecības iestādē, gadījumos, ja būtu nepieciešama šo šūnu izmantošana. Mēs varam saglabāt šo materiālu nākotnē, pēc kaut kādiem daudziem gadiem, kad varbūt pienāk kāda nestunda, kad ir kāda slimība attīstījusies, vai arī mēs gribam atjaunot kādus procesus organismā. Un tad šo te materiālu saglabāt, to izmantot ārstēšanai vai varbūt reģenerācijai. Ir triju veidi, tādas kā diagnozes, kā tādas grupas, kur izmanto. Viens ir asins slimības, un tās ir visvairāk pētītas, un tās ir 80 diagnozes jau tagad ir standartā iekļautas ārstēšanas algoritmos, un viņas arī apmaksā no valsts līdzekļiem ārstēšanu Eiropas Savienības ietvaros. Bet tad ir, tā kā tā zinātne strauji attīstās, ir vēl divas grupas. Ir viena grupa slimības, kuras ārstē ar šīm nabassaites audu šūnām. Viņas mazliet savādākas kā asins šūnas. Viņas sauc par mezenhimālām šūnām. Un no tām mēs varam izaudzēt praktiski jebkuru citu organismu šūnu. Līdz ar to viņas ir tādas universālākas, un mēs varam pielietot pie lielākas slimību grupas. Un trešā ir kā reģenerācija, kā tāda atjaunošana. Varbūt tā ir kosmetoloģija, varbūt tā ir, teiksim, grumbu izlīdzināšana kaut kādā laika posmā. Vai, teiksim, dažkārt ir robeža. Vai es gribu atjaunot to, ko es esmu ar ārstēšanu sabojājis, vai es gribu, teiksim, par grumbām runājot, tīri kosmētiski uzlabot savu izskatu. Mēs nevaram paredzēt nākotni un savlaicīgi uzzināt, kuras slimības varētu skart mūsu tuviniekus. Cilmes šūnu pielietošana aptuveni 80 dažādu slimību ārstēšanā jau ir kļuvusi par ikdienas klīnisko sastāvdaļu. Nākotnē visticamāk tiks atklātas jaunas indikācijas cilmes šūnu izmantošanai. Vairāk par Cilmes šūnu banku mājaslapā www.nabassaite.lv.